Spīdzināts čekas pagrabos, turēts kamerās, 1 metrs vai 4 metri un vairāk nekas kā grīdā caurums par spīdzināšanu. Tā. Nu, es te drusciņu palasīšu, jums jūs man atļausiet palasīt, ja? Jo ir tas tomēr ir oriģināls un mans uzrakstīts, ir tāds dažāds, kā tur viņām gājis ir, ja? Viņš ir stāvējis lepni paceltu galvu, ka viņš ir pratināts. Un šie smējušies pats, kad kāds Kristus atradies. Neviens vēl nav no šīs istabas izgājis, kurš nebūtu atzinies. Nu, kā būs? Teiksiet vai nē? Man vajag jūsu atzīšanos. Teicu, nevēlos teikt. Un šajā brīdī 6 cilvēkos pamodās zvērs. Kā zvēri, ja tagad klūp virs, viņš rakstā kā tādā nenoteiksmē, ja? Šie zvēri tagad klūp virsū, bet lai nebūtu redzamas brūces, tā pļaukām sipa ar dūriem pa skaustu, vaigiem un zodu. Sitieni un jautājumi. Cilvēks stāv ar vienu uz vienas kājas, kaut tās ir kļuvuši nejūtīgs. Nekas nav ļauts, ne ēst, ne. Viss bija jālaiž veļā, tā viņš rakstīs. Spēcīgāks sitiens un tu notriec bezsamaņā uz grīdas, bet nomainītie inkvizītori tik apkraut no jauna uzrautiem augšā, kājās spīdzina un upuri stāv. Jā vai nē? Viss man ir kā pusmiglā, redzu tikai savus mocītājus. Un tad sāk zust viņa domas. Augstliesī pārplīsuši no sausuma acis krīt ciet, bet kājas nejūtīgs. Tās var tā stāvēt un arī sabrukt. Neviens nezina, neviens garām gājies nezina, kas šajā mājā notiek. Dzīves vai miris, to neviens nezina. Jau 30 stundas bez pārtraukuma viņš šitā stāv. Deg vienīgi viena doma, to nedrīkst nodot. Grūti lasīt. Mājā bija vieglāk, tagad vairs tā nav. Beigās, kad nav atzinies, turēt telpā ar ūdeni līdz ceļiem, tomēr nav nevienu nodevis. Bet, lai arī viņām bija tikai 24 gadi, sabeidzis dēļ tā savu veselību. Kad nokrīs nesamaņā, aizvest uz Lazareti, un tur viņu ārstējis ebreju ārsts, kas atbalstīs viņa domas un beidzot pateicis, ka viņš ir goda vīrs, bet arī to pateicis, ka viņam ir dziednieks spējas tikai jātīsta. Un tā viņi kopīgiem spēkiem izķeparojās un sāk izkopt, mācoties, meklējot, kļūdoties, atkal meklējot dienām un naktīm pašmācības ceļā apgūt medicīnas pamatus, netradicionālo medicīnu, jo jāglāb bija priekš sava galīgi sagrautā veselība. Centrāla cietumā viņš uzrakstījis centrāla cietumā, nu, un šis ir oriģināli, tā viņš arī bija sasprauts, un tā es arī to ņem. Domas par bijušiem nākušiem. Es mīlu vēsturi, mīlu visas romantikas un noslēpums, mīlu vecas grāmatas un arhīvus. Esmu šo to publicējies ar vēsturisku saturu. Cilvēki ar senči ir bijuši tādi pat cilvēki kā mēs, cilvēki ar savām vājībām, domām, darbiem, tieksmiem un enerģiju. Viņi redzēja tādas pašas kokus, kalnus, lapus un upes, kādas mēs redzam. Un pie tam viņi mīlēja tāpat kā mēs. Viss ir jau bijis. Un rodas arī kas cits, rodas vecie un jaunie laiki. Vienmēr vecie laiki ir labie laiki un jaunie laiki, un es kādu nevar līdzināties šim vecajiem labajiem laikiem. Es ātri lasu tādēļ, lai jums te nav 3 stundas jāsēž. Gadu 10. un 100. ļaunais izzūd, viņš nivelējās un labais vien paliek. Un jo tālāk mēs traucam pagātnē, jo vairāk mums izdod dzīves sīkie notikumi un mūsu skati vairs klejo no viena kalna uz otru, aizmirstot citus kalnus, pakalnus un galvenais aizmirstot cilvēku dzīvi. Šīs piezīmes glabāsies vienīgi manu pēcteču rokās. Par pagātni, par savējiem, par senčiem, diemžēl runā visi un citi ar tiem lepojas, bet neviens nekad nav tikpat kā sensitīvs kļuvis pret nākotnes senčiem. Un kā es, piemēram, varu ko rakstīt par saviem pēctečiem, ja neesmu vēl precējies, ka man vēl nav partnere dzīvē, man pašam ir tikai 24 gadi. Un turpmākos 4-5 gadu laikā es kļūšu nepilnvērtīgs, bet vērtīgāks. Tur ir manu mērķu piepildīšanās gadi, kuriem esmu gatavojies ar mūžīgām raizēm, paškritiku, neveiksmēm un absolūto badu. Nu, mani pēcteči. Vai tu esi mans nākošais dēls vai meita, vai mana dēla pēctecis, es sniedzu tev roku,
kā savam brālim un saku, esi sveicināts no tā, kura vairs nav, bet kas tevī deva dzīvību. Piemini savu senci. Esat visi ideālisti, latvieši, kāds es gribu būt. Jūsu mērķis, lai ir darīt garu pilnvērtīgi. Tāds ir cilvēkam dotais uzdevums no Dieva, no absolūtā, no neizzūdamā. Mani mīļie pēcteči, nauda, vara, gods, tās ir izzūdošās vērtības. Veidojieties klusībā, atrast to nepārdodiet un nenopeliet, bet turat šo stingri un nelokām. Nelišķējiet, neliekuļojiet un nepārdodaties, lai jūsu sirds apziņa neapelētu pie jūsu kājām. Nelielaties, sevi izceldami, tas ir viens no lielākiem ļaunumiem. Neesat iedomīgi lepni, jo lepnums ir galvenais akmens, pār kuru notiks klupšana un gara vērtības sadurķošana. Bet esat pašlepni uz savu tautu un esat cīnītāji un audzinātāji savai tautai, krietnai latviešu tautai. Domājiet par saviem pēctečiem, pēcteči. Jums jāgriežās pēc sauli un jādomā par nākotni, nenogrimstiet, neaizmiedziet, neiesūnojiet garā. Esat pilnvērtīgi mani pēcteči un neapsmejiet savu pirmsenci. Glabājiet tradīcijas, jo tās jūs manī tuvinās. Ar to es atvedu šajā rakstā. To viņš ir uzrakstījis. Man trīc rokas. 35. gada 15. novembrī. Tad 36. gada 7. jūlijā viņš ir kamerā, es jums parādīšu, kā viņš ir zīmējis, iedomājies savu nākošo sievu, un jūs pateiksiet visi, ka tā ir mana mamma, vai ne? Kā viņš toreiz zināja, ka tā būs viņa sieva, viņš jau uzzīmējis jau tur. Tā, un pa grāmatām tagad. Tagad viņi izlaida ārā mazliet, kad atkal pēc tā māte apcietināja pa jaunu, un par to laiku viņš mājās raksta. Jau vairāk kā stundu es nodarbojos gar savām grāmatām, es viņas cilāju, grupēju, palapoju, reizēm gadu simteņu vecos sejumus, dažais sejums apdils un ādas muguras gali nodriskājušies. Labās draudzenes, esat jūs mierīgas un neļaunoties uz to, kurš jūs mīl. Draudzenes, lepnās un labās draudzenes. Tā viņš sauca grāmatas. Jo tētim nekas cits nebija dzīvoklī, kā tikai grāmatas, gulta un galds. Bet 40. gadā, 36. gadā, saticis uz paša ielas stūra vienu ļaunkundzīti un zinājis uzreiz, ka tā būs viņa īstā. Tā bija mana mamma. Un 40. gadā 4. maijā viņi abi aprecējās. Te tāds jautrāks kaut kas tagad būs. Te viņi mammai maudz gredzenu, vēl gredzenu. Tētis parakstās, mamma parakstās. Un te ir, Dacīt, paskaties, kādi senāk bija laulības apliecības. Par laulības apliecību, par viņu laulības noslēgto laulību. Es domāju, tas ir vērtīgs tādēļ vien, ka tas ir tik ilgi saglabājies, visu karu laiku izvilkt līdzi, tas kaut kas ir. Tā, un kamēr viņi tur draudzējās, tētis pats taisīja aploksnītes, redzat, paštaisīts un rakstījis vēstules mammai, mammu sauc viņš pa ļoļu un priecājās, kad viņai tik skaists maržo mati. Nu tā. Ziemassvētkos atsūtīs pašu darinātu kartiņu. Tā lielākā laime, kas sīciņa, tevim smaida no egles zariņa. Ja viņa ir liela, cik liela var būt, ir viņa liela, cik liela var būt, tik vajag par cilvēkiem kļūt. Mammai viņš to atsūtīs. Tā. Tālāk. Gājis uz zīmēšanas kursiem, un te atkal tā kā nesakarīja, bet ap to laiku apmēram ir gājis uz zīmēšanas kursiem, un tur viņa zīmējumi demonstrēti citiem, jo viņš esot ļoti
labi zīmējis, es tā saprotu. Iesaukts par balto eņģeli, jo vienmēr zīmēs tikai pozitīvo un gaišo. Un viņām pat atcelt uz pāris mēnešiem mācību nauda, bet tas nav līdzējis viņa nabadzībā un bija spiests skolu pamest. Pēc tam aicināts atpakaļ, bagātnieku bērniem mācīt zīmēt, bet to šķiru viņš ir ienīdis un atteicies. 41. gadā, 20. aprīlī, piedzima Nora. 42. gadā piedzima māsa Anita un 43. gadā brālis Atis. Visi vēl mēs esam. Un šeit mani pirmie Ziemassvētki. Te mammai klēpī pirmie Ziemassvētki. Un šeit mamma ar manīm. Un šeit ir, ja jūs vēlāk varbūt paskatāties, kāda senāk bija ratiņi. Tie mani ratiņi. Tagad jāsmējās par tādiem ratiņiem, tagad tā būtu. Tā, un tad jau karš sākās. Kara laikā dzīvojošie Rīgā, jo visi tētis iesāk darba nometnē, nedrīkstējis izbraukt, darīs visu, ko mamma ar mums visiem man 3 gadi, māsai 2 gadi, un brālim tikai 1 gadiņš izdevies aizsūtīt uz Zebreni kara laikā. Tā, un tad drusciņu, es drīkstu pa karu drusciņu parakstīt, jo es domāju, ka viens otrs jau nemaz, ir gan jau, kas nemaz nezinu, kā tas bija. Tā, viņš, es to citus gadus ne, bet es paņēmu 44. gadu, 28. jūlijā, kritusi balsi Jelgavas stacijā līdz ar privātajiem karavīri munīcija, kas ar maniem mazajiem, tagad viņš jautā, kas ar maniem mazajiem, kādas satraukums stundas jāpavada mātei, jau kopš 9:30 deg Jelgava, blāzmo taļš, ugunsgrēks, es rakstu tā kā viņš taisni teica taļš. Vēl prāts nevar aptvert, ka kara uguns tik tuvu, ka ģimene var vienā mirklī pazust. Šonakt vēl neviens nav aizgājis gulēt, visi gaida smago uzlidojumu. Palīdz atkal nest cilvēkiem mantas uz pagrabu. Jelgavai zemais uzlidojums, 4 mums trauksme. No 4:30 līdz 5 trāpījums, tiešais trāpījums. Esmu iekārtojies vannas istabā, te ienesu galdiņu ar krēslu, te ir pilnīgi tumšs, bet viens. Visur skaidri izzīmējās Vācu frontes sabrukums, tas ir 44. gads. Vācu karavīri vairs negrib cīnīties, pamana krievus un bēg. Kāda šorīt bija šoseja, visur vācu karavīri un ievainotie, kuri kājām nākuši līdz Rīgai no Jelgavas. Vāci latviešus neuzņēma transportā. 29. jūlijā 5:12 līdz 1 trauksmē, bumbas pār Milgrāvu, pontonu tilts pilnīgi izņemts un sadalīts gar Krastmulas joslu. Uz Zemgaļa tilta auto kontrolē, kājām gājējis nē. Jelgavā uzspridzināta cukurfabrika, tas ir noticis 29. jūlijā, 44. gadā. Nogurušās kolonas no Jelgavas uz Rīgu arī latvieši. Pusē vēl tagad nav ieroča. Pārtrauc darbu pasts 12. Daugavas osta tukša. 3. jūlijā svētdien bēgļi no Jelgavas un Bauskas apkaimes Jelgavu vāci nodedzinājuši tīru, dedzinājuši un laupījuši. Latviešu karavīri daudz nošāvuši, teica piezīmēs, tā viņiem vajadzēja, vienīgā izēja. Boļševiki vēl tālu no Jelgavas. 31. jūlijā ziņo, ka Jelgavā ceturtdien iedraudušie 20 tanku, 30 spēkrati ar uzsēdinātiem kājniekiem. Zemgaļa tilts mīnēts visos posmos. Arī Krastmala mīnēta. Krievu tanki un apkalpi sākuši šaut viens uz otru, krituši daudzi latvieši Jelgavā. Kurzemē, es izlaidu, Krievu tanki un apkalpi, visi ar vācu zīmēm. Tie vācieši atstāja visu savu tehniku, visu atstāja uz ielām, un Krievs tik iekāp iekšā un brauc. Un tagad atbraukuši viens otram šau visu. Atjēgušies tikai tad, kad sākuši šaut viens uz otru. Krituši daudzi latvieši arī Jelgavā. Kurzemē nekur neoperē armija. Tukumā panika. Cilvēki skrējuši basām kājām. Runā par Anglijas-Vācijas nolīgumu. 1. augustā 10:00 rītā 18 lidmašīnas pār Rīgu. Deg, 2 lidmašīnas sašauts, parašūtis nolaidies aiz bīriņiem, nav elektrības. No 18 lidmašīnām bumbas krituši kā skrejlapiņas, kuri logi bijuši. Tie nav izbiruši. Tas nebija šāviens. No manas ģimenes nevēst, nekā nezinu. Domāju, ka
pārvietoties citur, un Dievs sargi viņus. 2. augustā, trešdienā, naktī 2 reiz trauksmi nosūtītās vēstules atgriežas atpakaļ. 3. augusta ceturtdiena ieradušies papildspēki un sākušies prettriecieni Kurzemē. No manas redakcijas pazuduši visi aizbēguši. Pastiprinātu kontroli pie tiltiem man tranšēju darbi dienā 10 metri norakti. Šodien apstaigāju visus, kam vien kāds sakars ar Zebreni, bet nekādu ziņu. Viss griežās kā putrā. 5. augustā šnabie cena 150 māciņas. Cik tas ir? 150 māciņas, kas māk, kas zina? Šnabis puslitrs līdzināts 1 kilogramu spekļa vai sviesta. 18. augustā šodien ieliks pontonu tilts Mīnē Torņkalnu. Baigās nojauts par ģimeni, kas ar bērniņiem tieši drausmīgs šis sprosts. 10. augustā ceturtdien vācieši žog lauku un ārda visu. Viņiem tas nav nekas, pat zeme ar iesmiem izbakstīta. Viss atrastais pievākts, arī bēgļiem ņem noskaņojums pret vāciešiem pieņems milzu apmērus. Mūsu latviešu raža un produkcija, viss, kam ir mazliet vērtības, dienām un naktīm ceļo uz Vāciju. Visur deguma smaka un dūma josta gluži sarkanīgi, viss caur personu kontroli, meklē dezertierus. Ir tik liela ilgošanās redzēt ģimeni, ka nemaz vairs nevar izstrēt, bet kalas prostā, tīrā sprostā. 12. augustā sestdiena, visiem pirmdien uz tranšiju rakšanu. Mūsu jaunie iesaukumi un leģionāri uz Vāciju, Čehoslovākiju 4000 latviešu. Rīgā visur sauciet puiši turaties. Čiekurkalnā ielēmti ar žandarmiem, kuriem visiem automātiski ieroči, 15. divīzija uz Vāciju, 19. divīzija uz Čehoslovākiju tieši tagad, kad mums tā trūkst pašiem cīnītāji, pat nav dota atļauja apmeklēt ģimenes. 13. augustā svētdien Krievu priekšpulki Kalnciemā, 14. runā, ka Krievi arī Jelgavu dedzinājuši. Kas varētu atņemt bēdas un bailes par ģimeni, kur viņi mazie nabadzīgi? Kur māte ar savām šausmu stundām, kas viņai gan jāpārdzīvo. Dievs, ko lai es dotu, lai viņi dzīvotu. Būtu pasargāt no šīm šausmām. Es šis ēlīgs sargi viņus. Un Ļoļa teica, un mamma saka par Ļoļu, stiprā un labā, godīgā Ļoļa, kurai nekas nebija par grūtu. Kā tev tagad iet? Rīt 16. augustā, 6:30 preču stacijā izbraukšana, kurp to nezinām, Saukrasts, tagad viņi brauc vilcienā, un tā viņš redz Saukrasts. Es tādu švaka šodien. Cēsis, piena, cēsis, rauna, bez gulēšanas un tūliņ grāva rakšana. 21. augustā pirmdienā ierīti krituši Sigulda, braucoši čurp dega Madona. 27. augustā svētdien katastrofa, esmu slims, bet jāiet darbos. Nosūtīja atkal vēstules savējiem, atbildes nekādas. Žanis Klietnieks pastāstīja par stāvokli Kurzemē. Pie Zebrenes Krievi bijuši, bet diezgan saudzīgi laupīši, bet cilvēks nav aizskāruši, jo Zebrenē bija mamma ar mums. Zebrene vācu rokās sarunā ar vācu karavīriem, teica, jau mācīja vācu valodu, viņš jau visiem runās. Drūms iespējas, visi grib tikai mājās, karot vairs ne. 4. septembrī. Bēgšana no latviešu kara vienībām turpinās. Kur paliks šie bēdzēji, kāds būs viņu liktenis? No brīvprātīgajiem grāvi racējiem, brīvprātīgai ir pēdiņās, racējiem tagad visi pārvērsti par Wehrmachta vīriem. Vaļā nelaiž. No ģimenes nekādu ziņu, kamēr man nav skaidrs par iesaukšanas komisiju, nevar nekur kustēt no Rīgas klepus, nogurums vainas. Sestdien 9. septembris, šodien pirmās ziņas no ģimenes un pirmā vēstule, tūliņ uzrakstīja atbildi. 10. svētdien gatavojos braukt līdz tēvam uz 2 dienām pie bērniem, bet nokļuva konservatorijas Lazaretē. Lazaret bijis konservatorija, jo vācu paļaugas zirgs satrakojās un trāpīja man pa galvu, asins skrēja kā trakas, tā man izjuka brauciens pie ģimenes. 11. pirmdien, šovakar lielā trauksme līdz 22. 17. septembrī stāvoklis drūms, ģimenei draudu izsūtīšana, visus bēgļus izsūtīs. 7. oktobrī, sestdien, no agra rīta ārā no Rīgas uz ielām neprasa vairs ne pases, ne darba apliecības, vīrieši līdz 45 gadiem, viss ciet un uz kuģa. Arī sievietes 30 stundas ceļā. Piesavinās pases. Esmu atvaļinās no darbiem sakarā ar evakuāciju. Ar karavīru ratiem uz Zankes pusi sveika Kurzeme. Kaut Dievs palīdzētu Latviju tautai ceļā uz brīvību, patstāvību un nezudamības vēstures tālākā gaitā. Esam kopā.
Es varu vēl lasīt. Jūs nav atmiņas. Kur es pabeidzu?